veiksmīgi esam atsoļojuši, atstaigājuši, atpeldējuši ar jaktām un ar vilcieniem vesels 10 gadus. Un esam Siguldā. Jā, esam atbraukuši un atveduši arī stādiņus uz šo 10. parādi, protams. Pavasaris tā šķiet drusku aizkavējās, kā visur bija jūtams, taču stādu parādi neaizkavējās. Uz stādu parādu atbrauca visi, vairāk kā iepriekš, un stādi arī, protams, ir šķiet, ka bagātāk nekā pagājuši gadu. Kā jau 10. gada diena. Bez cilvēka rūpēm, bez visu kokaudzētavu rūpēm jau šie stādiņi te nerastos, protams. Un tas ir tas jaukākais un patīkamākais, kad mēs visi kopā mākam savienoties šajā stādu parādē, mākam viņu svinēt kā 10. parādi un mākam parādīt tam stādam to godu un cieņu, iestādot viņu, audzējot un tālāk kopjot. Es gribētu teikt, ka mēs esam viena no tādiem arī stabiliem partneriem Viļānos ar savām šķirnītēm, un tās ir ļoti daudz. Pamatā tās ir ziemas šķirnītes. Katru gadu ir kaut kādi jaunumi. Arī šis gads ir ar saviem pavērsieniem, ar savu klimatisko apstākļu sakritību. Šeit mēs varam redzēt diezgan daudz šķautnes šķirņu īpatnībās. Bet kā sēklu firmā jums arī izdevīgi, ka institūts seko līdzi? Zemnieks jau ir tas, kas liek to atzīmi. Ja? Tad mēs jau varam salikt gan mēslošanas schēmas, gan auga aizsardzības schēmas un to šķirni, kā saka, uzturēt augstā līmenī ar augstiem izdevumiem. Un zemniekam bieži vien ir tā, ka viņam tomēr ir jāvērtē, kā tad tas īsti ir patiesībā. Pūļu selekcijas stacijas Danko šķirnes ir ar netik augstām prasībām pēc agrofona. Tad mēs ar 100% pārliecību zemniekam sakam, jā, šī šķirne ir laižama tautās, ražojama un peļņas nesoša. Es ceru, ka tiešām mūsu klienti ir apmierināti ar mūsu produkciju. Neskatoties visām grūtībām, priecē tas, ka stādu audzētāji tiešām ir labi pastrādājuši, un mēs redzam patiešām ļoti skaistus stādus, ļoti skaistus puķes. Spītējot visām klimatiskām problēmām, varbūt ar ekonomiskām problēmām, bet tomēr mūsu nozara attīstās, un par to ir tikai prieks. Jūtam šo garantiju, kas būs nākotnē? Tiešām tā ir liela atbildība, jā, teiksim, ražot šos kūdrus substrātus, jā, no kur kvalitātes ir tiešām atkarīga daudz cilvēku darbs un dzīve, pat varētu pat teikt tā, un tāpēc mēs arī šodien, teiksim, apmaināmies ar domām, ar mūsu audzētājiem, ko varētu darīt vēl labāk, kādas problēmas ir bijušas, jo tikai kopīgi to visu risinot, mēs varam attīstīties arī tālāk. Praktiski mēs esam no pašas pirmās dienas, un ja atgriežamies tajā pašā agrākajā vēsturē, tad iznāk tā, ka mēs bijām toreiz 14 gadus atpakaļ 4 firmas. Tas bija šis Latgales zinātnes centrs, tas bija BASF un tas bija Rēzeknes dzirnavnieks un Kemira tajos laikos, kas aizsāk šo te projektu vienkārši ar mērķi pierādīt un parādīt, ka arī Latgalē tikpat labi kā Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē var audzēt graudus un iegūt labas ražas. Tas pierādījies, un par to arī liecina šis, ja atkārtošos, sākumā bijām 4 dalībnieki, tad šodien te ir kaut kāda laikam 85 firmas, kas piedalās. Un tas ir pierādījis sevi šis projekts, un tie rezultāti ir tādi, ka arī Latgalē pie dzirnavniekiem rindas stāv, un zemnieki iekuļ 5, 6, 7, 10 un pat 11 tonnas no viena otra lauka šeit Latgalē. Tā kā tas ir nostrādājis un tas darbojās. Rudenis jau ir tas laiks, kad atskatās uz paveikto un jāsāk ir domāt arī par tuvāko un tālāko nākotni. Un es domāju, ka zemniekiem un ne tikai zemniekiem ir iespēja izvēlēties šeit, noskatīt to, kas būs noderīgs arī turpmāk. Un šeit var nogaršot visas pagājušās vasaras, bagātīgās vasaras augļus. Un katrā ziņā garšīgas lietas, ļoti garšīgas lietas. Un dārza īpašniekiem, jā, tiem ir gan kociņi, gan stādi, gan košumkrūmi. Tā kā mājas saimniecēm savam dārzam ir ko izvēlēties. Ir iespējas, ir tehnoloģijas, ir tehnika, un Latvijas zemnieki arī parāda, ko viņi var. Un to jau rāda arī viss eksports un viss attīstība. Mēs sarunājam ar saviem labiem klientiem,
par to, ka vajadzētu atbraukt, parādīt mašīnas, ar kurām viņi strādā, un viņi ar lielāko prieku to arī izdara, jo es domāju, ka viņi arī var būt lepni ar to, ka viņi var parādīt, kādas labas mašīnas viņiem saimniecībā ir, ar kurām viņi veic savu ikdienas darbu. Praktiski tika parādīta gandrīz visā Vadarsta piedāvātā tehnika, izņemot kukurūzas jaunāko sējmašīnu. Redzami gan Rapid sējmašīnas, gan jaunā Spirit sējmašīna, gan Rugainas kultivātori, augstnes veltņi diski. Tā kā iespējas ir izvēlēties, redzams dažādi modeļi, dažādām saimniecībām, dažādiem naudas makiem. Tā kā iespējas ir atrast sev piemērotāko, ar ko varētu darbus veikt visefektīvāk. Bioloģiskā lauksaimniecība platiem soļiem iet savā attīstībā. Šogad, gada beigās, mēs svinēsim 20 gadu jubileju. Vai tas nav vistiešākais pierādījums, ka mēs esam vajadzīgi, ka mūsu produkcija ir pieprasīta? Es domāju, ka ar to jau mēs neapstāsimies. Kad noteikti jau turpināsim visus tos darbus uz priekšu un pierādām, ka zinātnes darbi var realizēties dzīvē un izmanto mūsu produkciju. Tātad ne tikai lauksaimniecības lielās platības, vairāk mazāk dārznieku un dārzkopu. Es domāju, ka perspektīvas ir ļoti lielas. Kura būtu tie sezonas produkti, kuru noteikti vajadzētu jau iegādāties? Patreiz rudens periodā, tuvojoties ziemai, sabiedrība Bioefekts ir sagatavojis mēslojumus gan dekoratīvajam dārzam, gan sakņu dārzam. Protams, diezgan būtiski ir sagatavot šos augus gan ziemošanai, lai viņiem būtu imunitāte. Un mūsu mēslojumi šo procesu arī veicina. Dažs laiks pagājis, tad var redzēt, kas to vasar ir sastrādāts, kas ir paveikts un kas ir uzbūvēts. Šajā gadā ir tiešām bijis ražīgs gads. Esam realizējuši 28 projektus dažādus, bet tas varbūt vairāk saistībā ar to, kad ir pēdējā plānošanas posmā pieejams Eiropas Savienības struktūra naudas, un tad arī tie, kas ir gribējuši to pēdējo naudu izlietot un ir iekrājuši arī to, lai varētu šos projektus realizēt, tad to arī realizējuši. Tie saimnieciskākie, protams. Tie, kas ir ieinvestējuši, tie nav nožēlojuši. Visi projekti mums ir pabeigti. Ir tādi projekti, kas vēl arī palikuši divi, kas pa ziemu būvēsies, bet tie projekti arī bijuši plānoti, kad klients vēlās uz nākošā gada sezonu. Gribētos teikt, ka tie klienti, kas nopirkuši Tornum kalti, neviens līdz šim nav bankrotējuši. Tas varbūt arī pateicoties tā, ka mums ar šiem klientiem ir izveidojusies laba sadarbība, un mēs vienmēr esam mēģinājuši ar klientu diskutēt un runāt par to, kas tad ir tas, kas viņam ir vajadzīgs. Jo nevienmēr tas pats, ko varbūt pats klients ir iedomājies vai pārdevējs, ir tas īstais, bet tas īstais rezultāts un tas īstais risinājums, kas ir nepieciešams, tas tādā kopējā diskusijā veidojās. Tagad tu redzēji, kā mēs parādījām, kā ar šo it kā mazuli var šo minerālu mēslu maisu mierīgi pacelt virs sējmašīnas, tātad tikpat mierīgi. Nav viņš maziņš? 500 kg īstenībā jau celtspēja šim mini traktoram ir 900 un teorētiski pat 1100 kg. Bez šiem jaunumiem Avantam tagad ir parādījusies arī R sērija. Ja reiz mērīties ar gailīšiem, tad mums patreiz ir pavisam jau 17 modeļi Avantam. Par Agati runājot, 60 zirgspēki, tātad viņai ir pa spēkam 2 korpusu maņversai ārklis. Apgriežot sēdekli otrādi, pieliekam sniega lāpstu, pieliekam pļaumašīnu, pieliekam sniega kūtai un viss mums ir ideāli redzams turpat acis priekšā, deguna galā. Kā vienmēr esam tukumā, produktu klāsts kā vienmēr ir daudz lielāks un plašāks. Apmeklējiet mūsu mājaslapas, brauciet pie mums ciemos, esam jūsu rīcībā. Pēc Baltijas Zinātnes tehnoloģiju parka un inovācijas centru asociācijas BASTIK iniciatīvas katru gadu kopš 1996. gada vienā no Baltijas valstīm, Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, tiek rīkotas inovācijai un inovatīvai darbībai veltītas konferences, kuras zīmols ir Baltic Dynamics. Pēc konferences dalībnieki devās uz Latvijas likteņdārzu, vietu, kur Latvijas pagātnes satiekas ar nākotni. Tieši ar domu par nākotni tika iestādīts inovācijas koks Latvijas nākotnē. Krāšanā ceremonijā, kuru kuplināja vietējā folkloras kopa Urgas, piedalījās arī Kokneses fonda valdes priekšsēdētājs Vils Vītols un valdes locekļi Valda Auziņa un Bruno Cīruls. Visi pasākuma dalībnieki pauda pārliecību, ka inovācijas odzols dos savu svētību Latvijai. Un Latvijas 100-gadē mums visiem būs par ko priecāties gan par skaisto inovācijas koku, gan par Latvijas panākumiem inovācijas jomā.
prieks redzēt, ka šodien tik daudz tehnikas, tik daudz cilvēku, tik daudz interesantu. Protams, tā kā vienmēr MTZ servis un kombajnu servis ir šeit ar savu to tehnikas mazumiņu, ko varam atvest uz šejienu. Bet šoreiz centāmies tieši vairāk pa kombajnu servisu. Šeit mēs redzam Krievijā ražotās pļāvējas smalcinātājus, gan arī varbūt Latvijā drusciņā aizmirst ķīpu presi. Kā redzam, ir arī mazā tehnika, Holandē ražotā tehnika Gianti, frontālie iekrāvēji, kas ir jau iegājuši Latvijā, ir vairākās fermās. Protams, kā vienmēr ir MTZ traktori, gan 95 zirgspēku jaudu ar frontāliem iekrāvējiem. Patīkam, ka jaunieši jau mūsu komandā ir šodien, un tātad varam strādāt, varam izpatikt jebkuram dienu apmeklēt. Šogad Viļānu selekcijas izmēģinājuma stacijā ļoti plaši ir izmantota Jāras minerāla mēsli. Var teikt, ka praktiski visi lauki, kas ir demonstrējumi lauki, ir mēsloti ar Jāras minerāla mēsliem. Pamatmēslojumā ir Jāra Mila kompleksie mēsli. Savukārt viss, kas ir miglots caur lapām, ir Jāra Vita lapu mēslojumi. Jāras mārketinga speciālisti ir strādājuši pie tā, lai katrai produktu grupai būtu savs ļoti skaists nosaukums. Un šeit mēs redzam, ka Jāra Mila ir kompleksie mēslojumi, Jāra Bela ir visi slāpekļa grupas minerāla mēsli, savukārt Jāra Vita ir lapu mēslojumi. Bez graudāgiem noteikti vēl kaut kam citam. Es gribu teikt, nav neviens pat mazdārziņš, kur netiktu lietot Jāras minerāla mēsli. Bez kvalitatīvas servisa, bez labas apkalpošanas, nodrošināšanas klientiem nevar būt normāla arī tehnikas tirdzniecība. Līdz ar to patiešām šodien ir liels prieks, ka mūsu uzņēmums ir atrads iespējas uzsākt jaunu servisa centra celtniecību, būvniecību šeit Rīgā. Viens no galvenajiem mūsu uzdevumiem papildus būvniecībai ir nodrošināt pietiekami skaitu ar servisa mehāniķiem, servisa inženieriem, lai varētu operatīvi, kvalitatīvi veikt servisu mūsu klientiem un līdz ar to, lai sevišķi ražu novākšanas laikā un lauksaimniecības sezonas darbos, lai tehnika nestāvētu. Pēc pusgada, kad mums tiks uzbūvēts šī servisa centrs, tad mums būs pietiekami resursi, lai varētu arī uzaicināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentus praksēt pie mums. Un, kā rāda pieredze Latvijas tehnikas tirgotāju vidū, tad patiešām daudz no šiem praktikantiem vēlāk paliek un turpina strādāt un izaug pa kārtīgiem servisa inženieriem. Rīgas dārza un parka aģentūra ir tapusi par sastāvdaļu SIA Rīgas mežiem, un caur to arī dārzos un parkos Rīgas meži ir ienākuši Rīgā. Un šodien ir viens tāds brīdis, kad gribam atrādīt, ko mēs tajā īsajā laikā, kopš dārza un parka ir mūsu saimniecībā, esam izdarījuši, un šeit man aiz muguras ir redzama tā tehnika, ko esam iegādājuši pēdējā gada laikā, lai varētu intensificēt darbu parkos, lai tos visus darbiņus, ko līdz šim vairāk vai mazāk veicām gan ar savām rokām, gan arī ar visiem tautā pazīstamiem simtlatniekiem, gribam tagad vairāk veikt ar tehniku. Skaidrs, ka ar tehniku viss darbs parkos un dārzos nekad nevarēsim veikt, ne puķi stādīt, ne viņu ravēt, bet daudz ir tādu darbu, kurus tiešām varam intensificēt. Un tas ir pirmais solis šajā virzienā. Сегодняшний день John Deere, Латвии, как обещали, центр сегодня открывается. Да, для нас особое событие, но я думаю, это особое событие тоже для наших клиентов, для нашей команды, которая работает в Латвии, для всей Doyus группы, которая представляет John Deere в нескольких странах. И я думаю, что клиенты могут убедиться, и что я говорил, что мы приходим очень серьезно и надолго. Может быть, и не все сначала получилось или достигли, что хотели, но мы упрямые, и мы сделаем все наилучшее, и чтобы клиенты получили самое лучшее, что мы имеем. Vienotībā, kopībā ir spēks, un kooperācija tā ir kopība, kur saliek kopā, teiksim, lauksaimnieki, šī gadījumā savas vajadzības un kopīgi viņas risina. Un to mēs esam šiem
Latraps jau 13 gadiem novērtējuši, ka tas tiešām darbojās un ļoti veiksmīgi darbojās, un tieši tāpat arī pašlaik apdrošināšana pēdējos 2 gadus, kopš mēs esam šo iesākuši, ļoti strauji attīstās, un zemniekiem arvien lielāka interese ir, un cilvēki sāk uzticēties. Tāpēc šobrīd ir jāsāk nevis no nulles, bet no kārtīga mīnusa, lai lauksaimnieki pārliecinātu, ka šī patiešām būs apdrošināšana, kura seks zaudējums tad, kad viņi iestāsies, un patiešām būs uz lauksaimnieku vērsta. Un tas, ka šī apdrošināšana pieder pašam lauksaimniekam, tas jau vien, es domāju, ka ļoti daudz ko nozīmē. Labdien, pilsētnieki un lauksaimnieki! Gribu teikt, ka mūsu galvenā vērtība ir mūsu Latvijas valsts un mūsu zeme. Un tāpēc tā ideja un doma bija sen vērst uzmanību tieši jauniešiem, skolniekiem, studentiem pilsētās, ka mums ir kur palikt, mums ir kur strādāt un ka nav jābrauc no šīs valsts. Es gribu ļoti lielu paldies pateikt visai komandai, pirmkārtām jau Rīgas domei, Zemkopības ministrijai, kā arī lauksaimniecības organizācijām un komerckompānijām, kas ļoti cieši strādājuši ir. Jā, lai mums izdodās, un es gribu, lai jūs arī baudat un esat ar tādu ieinteresētību par to lauksaimniecību, tā ir mūsu valsts bagātība.